Turpinot sarakstu uzlabojumus, 490. versijā esam uzsākuši filtru reorganizāciju, realizējot pirmo posmu filtru uzstādīšanas lietojamības uzlabojumus. Izmaiņas veiktas ar mērķi nodrošināt vienkāršāku un ātrāku atlasi gan vienreizējiem nosacījumiem, gan saglabātiem atkārtotā lietošanai paredzētajiem filtriem. Tādējādi izdalot atsevišķus scenārijus, kuros ir paredzētas vienreiz veicams darbības, kuros nav jāatceras šie nosacījumi, un tipveida darbības, kuros mums ir saglabāta nosacījuma komplekta, kur katrai darbībai, katram scenārijam ir savi nosacījumi. Šajā pirmajā video pastāstīšu jums tieši par sākotnējo logu, kuru mēs redzam pirms saraksta atvēršanas. Tātad pirmā lieta, ko pamanīs kā lietotājs, ja iepriekš verot vaļā logu, mēs vienmēr definējam šeit ātros atlases nosacījumus, vai izvēlējamies kādu jau saglabātu filtru, vai arī jau šeit pat saglabājam kādu jaunu filtru. Tad kopš 490. versijas šī loga pamatmērķis ir tikai vienīgi izvēlēties nosacījumus, ar kuriem mēs sarakstu atvērsim. Tad vai tas būs saglabāts filtrs, vai tie būs vienkārši atlases nosacījumi. Un šajā logā tiek nodrošināta iespēja atcerēties tos nosacījumus. Tātad, ja es esmu izvēlējis pēdējās 150 dienas, nevis 7 dienas, kā bija noklusēti, tad nākamo reizi, verot vaļā šo pašu sarakstu, man sistēma jau būs atcerēsies, ka es biju izvēlējies 150 dienas. Sākotnēji apskatot scenāriju, kurā mums ir netipiska darbība, kur atkārtot nav jāveic, mēs lietojam ātro filtru šeit, izkrītošai izvēlē. Ātro filtru ir iespējams definēt šeit pat no sākotnējā atlases nosacījuma loga. Mēs varam definēt gan vienkāršos nosacījumus, gan visus nosacījumus. Piemēram, mēs vēlamies pielikt klāt kādu tādu nosacījumu, kurš nav vienkāršos pieejams. Piemēram, nodefinēt šādu nosacījumu, tad arī nospiežot podziņu labi, tas jau uzreiz tiek lietots sarakstā. Ja mēs vēlamies veikt nevis šādu kaut kādu vienreizēju darbību, bet jau tipveidu darbību, tad mēs lietosim saglabāto filtru. Piemēram, man ir jau izveidots viens saglabātais filtrs, kurā jau ir konkrēti nosacījumi. Šeit no sākotnējā loga, kopš 490. versijas, man vairs nav atļauts šos nosacījumus labot saglabātam filtriem. Tad es tos varu redzēt, bet man nav iespēja tos mainīt šeit patiešo. Tomēr, ja es saprotu, ka šajā reizē man būs nosacījumi jāmaina, tad scenārijs būs tāds, ka visas pārējās reizes es lietošu filtru tādu, kāds viņš jau šobrīd nodefinēts, bet šajā reizē man tomēr vajadzēs citādāks nosacījums. Es spiežu pogu kopēt uz ātro filtru. Tas nozīmē to, ka šis filtrs tiks paņemts par pamatu, un tālāk es jau iešu kā uz ātro filtru un veidošu viņu kā ātro filtru. Tātad pieņemsim, ka man šoreiz vajadzīgs ir tikai viens nosacījums no tiem visiem iepriekš saglabātajiem. Nospiežot labi, es tad iekļūstu sarakstā. Man ir, kā redzams, arī izvēlītē ātrais filtrs, kurš tika iepriekš uzbūvēts uz saglabātā filtra pamata. Un aizverot sarakstu un verot to nākamo reizi vaļā, mēs redzam, ka šādā veidā nav izdarīts nekādas izmaiņas saglabātajā filtrā. Tad, lūk, šis ir tas ātrais filtrs, izvēlēsimies atpakaļ saglabāto filtru. Mēs redzam, ka šeit ir visi 3 nosacījumi. Ja es vēlos veikt izmaiņas tajā pašā pamatscenārijā, respektīvi, es esmu sapratis to, ka man vajag, piemēram, tipiskajā uzdevumā citus atlases nosacījumus, un es lietošu pogu, rediģēt, jeb labot filtru. Uzspēsim pogu. Es esmu sapratis, ka šis nosacījums man nav vajadzīgs. Piemēram, man vajadzēja tikai pirmie 2. Man nav vajadzīgs arī tāds filtru nosacījums. Man varbūt vajadzīgs vienkārši man ierastā darbība, ko es parasti veicu. Uzspiežot pogu saglabāt, ir redzams, ka šeit filtru nosacījums ir mainījies. Mēs redzam arī izmaiņas atlases nosacījumus. Un tagad mums izvēlēja šis filtrs. Uzspiežot pogu labi, mēs nokļūstam sarakstā, kur mēs redzam, ka ir izvēlēts šis filtrs. Un nākamo reizi, verot vaļā lodziņu pirms saraksta izvēles, redzam, ka ir izvēlēts tas pats filtrs, un, protams, tas nav no šejienes rediģējams.